Vakardien mums arī ienāca jauns pievadumīgs ar plēvēm, 14 paletes ar plēvēm, un tad attiecīgi pa vienā paletē ir 50 ruļļi. 50 ruļļi, reiz 4 diezgan daudz. Pacēlās jautājums, ar ko tad īsti ir atšķirīga tehniski difūzā membrāna no antikondensāta plēves. Diezgan būtiski atšķirība, jo ir bijušas situācijas, kad nezināšanas pēc uzliek vienu no plēvēm un viņi nedarīja. Kā tas īsti notiek? Ja jūs plānojat siltināt jumtu, tad viennozīmīgi jums jāņem difūzā membrāna, kur tā doma ir. Ja jūs uzklājat plēvu virsū, ka vaigs tiek cauri, bet mitrums netiek cauri. Tā arī strādā difūzā membrāna. Ja jūs sajauksiet, uzliksiet antikondensāta plēvi, tad viņš ir kā korķis. Viņš tvaiku nevar izspiest cauri, un, ja pieliksiet klāt siltumizolāciju, tad tas viss kondensāts, kas izveidosies, viņš paliks vatē, un tad tas viss ir slikti. Tad būs jāmaina jumta, tikko uzliktais jumta segums. Tāpēc dar atcerēties to, būtiski zināt, vai jūs siltināsiet vai nesiltināsiet, un tad izvēlēties pareizo risinājumu.